Labrīt, mīļie skatītāji! Kā jau vasarā gribas ātrāk ārā no mājas, tuvāk dabai, bet pirms steidzat baudīt brīvdienas, aicinām jūs pavadīt kopā ar mums šo pusstundu, lai kopīgi pētītu dzīvnieku likteņus un uzzinātu jaunus stāstus. Šodien raidījumā ķepos sirds skatieties, kas ir Džipo, slavenākais suns Rīgā. Kaķis kā kaķis, tikai pliks. Kāds ir Donas sfinkss? Kāpēc psihoterapeiti Aina Poiša uzskata, ka suns ir labākais antidepresants? Kāpēc šobrīd komponists Raimons Tiguls par saviem mājas mīluļiem sauc stārķus? Martā aicinājām palīdzēt Ragaciemā dzīvojušajam lācim un viņa saimniekam Aivaram Riteniekam, kuram parādu dēļ banka atņem īpašumu. Ritenieks bija apņēmības pilns lācim celt jaunu voljēru un lūdza sabiedrības palīdzību to izdarīt. Šodien noskaidrosim, kā viņam ir veicies. Šie jau ir tā, iesākums tiem pamatiem visiem, kas ir tai lāču migai. Tātad pārsēdis nāk šeit virsū, ja? Tālāk nāk māls, melnzeme. Te viņi būs tagad tāds kalniņš ar zālīti apaudzināts un lācis apakšā. Tur varēs savu ziemas miegu pavadīt un arī no nokrišņiem viņš būs pasargāts. Un tālākais tas turpinājums ir metāla redels, kas būs caurredzams. Ja? Viņš redzēs gan to vidi, visu. Jaunā lāča māja tiek būvēta Angures pusē Meža ielokā, boksa un svarcelšanas kluba Brāļi teritorijā. Ritenieks atklāja, ka pēc sižeta raidījumā ķepos sirds cilvēka atsaucība bijusi liela. Cilvēki ziedojuši gan materiālus, gan arī naudu. Voljēra celtniecībai kontā ieskaitīti vairāk nekā 1000 eiro. Ritenieks ir ļoti pateicīgs cilvēkiem par izdarīto atsaucību un teica, ka par esošajiem līdzekļiem ir izdarīts maksimāli iespējamais. Būtībā te vēl ir ārkārtīgi daudz ko darīt, ja? Bet fakts ir tāds, ka tik, cik varēja, tik arī izdarījām. Ja? Un galvenais jau ir milzīgi tas transports maksā, jo, ja jābrauc kaut kur, ja, traktorists ņem 25 eiro pa stundu un plus var pievienotās vērtības nodoklis. Tā kā jau 12 stundas te pastrādā, tad šķiries no 363 eiro. Ja? Tad dotajā brīdī būtībā ir vajadzīga nauda, lai ar transportam, lai varētu atvest, jo es esmu jau dabūjis gan vēl vajadzīgos pamatblokus, kas nāks no šī siena krāmēt tik augst. Ja? Un tā siena būs no metāla. Un tātad metāla caurules švele ir metāls. Tas ir patreiz viss vajadzīgākais. Ja? Darāmā vēl ir ļoti daudz. Ritenieks optimistiski cer, ka būvdarbus beigs vasaras beigās un jau rudenī lācis būs jaunajā miteklī. Ja jūs vēlaties palīdzēt voljēra izveidē, zvaniet Aivaram Riteniekam 29 123 284. Nē, šī nav citplanētiešu invāzija. Šo kaķu neparastais izskats apbur vai atbaida. Iepazīstieties Donas sfinkss. '80. gadu nogalē Rostovā pie Donas dāma vārdā Elena Kovaļeva atņēma puikām kaķenīti, ar kuru tie spēlējās uz ielas. Kaķenē piedzima mazuļi, kuriem bija iedzimta slimība kailā ēde. Elena centās viņus ārstēt, bet viss velti. Piedzima pilnīgi pliks kaķēns Čita. Tā pirmo kaķeni sauc Varvara, un tad viņa saprata, ka tas nav, ka tur nav jāārstē, jo kaķis jūtas labi. Šķirne ir vēl ļoti jauna un nesen atzīta. Izšķir divu tipu Donas sfinksus – gumi, pilnīgi kaili, un samts ādā ir tikai spalvu aizmetnīši, kas var variēt visdažādākajās krāsās. Gumi tipa kaķiem ir ļoti grūti noteikt krāsu.
Bet viņiem nosaka pēc ķepas pilventiņiem. Parasti skatās, kādā krāsā tie ķepas pilventiņi, vēl pēc deguna spūgulīša. Izrādās, jo vairāk krunku kaķim, jo labāk. Izstādēs arī tiesneša vērtējums ir augstāks. Uz spalvas nemaz tā labi nevar redzēt, kāds tie deguni un viss tas liekumi, un šiem ļoti labi var redzēt visu, katru nepilnību, katru pumpiņu, nekā noslēpt nevar viņiem, viss ir redzams. Runā, ka kaķiem nepatīk ūdens un tāpēc saimnieki vairās viņus mazgāt, bet šiem ūdens vannas karstā laikā ir nepieciešamība, jo Donas Sfinks svīst. Tā svīšana jau nav tāda, kad visi paliek pilnīgi slapi. Viņiem brūngans paliek vēderiņš, padusītas, citi svīst vairāk, citi svīst mazāk. Interesanti, ka viņiem tas svīšana ir caur ķepiņas svīst un paliek brūna nadziņa no tiem sviedriem. Viņi tā kā vaskojas un austiņus vairāk svīst. Arī biežāk jātīra kā parastajiem kaķiem. Lai gan liekas, ja kaķis ir pliks, tā tad piemērots cilvēkiem ar alerģiju. Taisnība ir tajā gadījumā, ja alerģija ir pret spalvu, bet ir alerģija pret siekalām un kaķa sekrētu. Tas ir pret sviedriem, pret jebkuru pret šķidrumu, kaut vai pret asarām. Tad tas būs tā pati reakcija. Pastāv mīts, ka sfinksiem ir nelāks raksturs. Audzētāji atzīst, ka tas ir tikai stereotips. Patiesībā šie kaķi ir ļoti sabiedriski un nemīl vientulību. Cilvēki saka, ka dusmojas sakrunko seju. Viņi vairāk atkarīgi tomēr no cilvēka, jo viņi vieni nav dzīvojuši. Tā ka viņi ļoti pieķirās cilvēkiem un tā. Bet viņiem raksturs ir kā parastam kaķim. Viņi lēc, ķer, spēlējas. Es domāju, ja būtu pele, viņi arī ķertu, vienkārši man viņu nav. Viņam patīk sabiedrība. Tā kā man ir daudz kaķi, tad viņi starp sevīm var spēlēties. Bet ja kaķi paņem vienu, tad viņš var pat apnicīgi staigāt pakaļ. Donas Sfinks pēc rakstura jābūt noteikti viņiem, ja viņš iet no paudzes paudzē pie cilvēkiem, viņiem jābūt ļoti mierīgiem un ļoti mīļiem, jo nevar viņi būt dusmīgi. Kamēr Donas Sfinks aug un regulējas viņa ķermeņa temperatūra, rūpīgi jāsako līdzi viņa veselībai un mājās nedrīkst būt caurvējš. Kopumā donieši ir ļoti veselīgi kaķi. Donas Sfinks ir īsts kaķis, tikai pliks. Es ar pirmo reizi, kad palūkoju šo pliko kaķi, es biju pārsteigta, ka viņi nevar paglaudīt. Viņam stumj ādas priekš. Īstenībā viņi ir veselīgi kaķi, tikai tas, ka viņiem vairāk salst gan kā tiem spalvainajiem. Novilksiet paši drēbes, tad tas pats būs, pašiem vēsi būs. Trīs gadus jauno Lanu iepriekšējie saimnieki izmet uz ielas kā nevienam nevajadzīgu lietu. Nu jau gandrīz gadu šī jaukā suņu dāma par savām mājām sauc patvērsmi. Tomēr Lana labprāt dotos uz jaunām mājām. Suņu meitene, lai gan nedaudz kautrīga, raksturā ir ļoti sirsnīga un labsirdīga. Lana meklē jaunu ģimeni, kas labprāt ar viņu pavadīs laiku un dāvās mīlestību. Labrīt, ķepu sirds, nākiet lūdzu iekšā. Izskatās, ka mums šeit sagatavots vesels priekšnesums. Vīrēt. Ķepu. Un tā, otru ķepu. Sniedz roku daļā meitiņā, nāc sēdies laiviņā. Stalts vilciņš meiču aicina un ķepu pretī sniedz. Imantu Lejasmējeru un balto suni Džipo pazīst teju katrs rīdzinieks. Sākoties vasarai, ik viens jau no mums ir redzējis to braucam pa Rīgas ielām. Imanta Lejasmējera mīļākā krāsa ir baltā. Visu mūžu viņš braucis ar baltām mašīnām un vizinājies baltu motociklu mugurā. Baltā krāsa, tāpēc, ka es tā skaitu, ka tā ļoti tāda aristokrātiska, amerikāniska. Un tas jau man tā jau iedzimis, baltā krāsa jau no jaunības, tā kā man ir bijuši 3 moči, viens no tiem Harley Davidsons un arī baltā krāsā. Tad tā es arī pieļauju, ka viena mašīna, man kopā bijuši mašīnas 8,
visas baltas, vai ne? Tad domāju, viena varbūt arī sarkana. Tad, kad šito mašīnu nopirku, tad dabīgi, tad es tā domāju, kur tad tā brauks viens pats, kā saka, vai neteiksim. Piemēram, un man tā, kā atklāt sakot, sēdināt blakus, kā saka, kāda sieviete vai meitene, man tā kā neērti būtu domāt, redz, kāds, kā saka, izlecējis braukā, te, kā saka, bez jumba, bez stikla. Es domāju, vienīgais, ar ko braukt ar suni. Tā mēs ar viņu visu laiku arī, kā saka, priecējam sev, priecējam cits cilvēks pa pilsētu. Braucam pavasari kādos 6, 8 apmēram salidojumos dažādos. Arī, kā saka, tā skaitā uz Lietuvu, kabrio parādēs, blondiņu parādēs esam piedalījušies. Bez piedalīšanās parādēs Imants var lepoties ar milzīgu eņģeļu figūriņu kolekciju. Viņa mājās to ir vairākās 70. Izrādās, ka baltā krāsā ir arī Imanta otrais mīlulis Bello. Viņa arī tieši ļoti draudzīgi ir. Un tad es iegādājos internetā baltu kaķīti. Viena acis zaļa, otra zila, kā saka tā, smuks mazs kaķītis, kā saka, ja viņš ir pusotru gadu vecs, kādu gadu viņš man tik tagad ir, Iespējams, ka ceļu policija pret Imantu būtu vēl labvēlīgāka, ja viņam un džipo pievienotos arī Bello. Bet kopumā ceļu policistu attieksme pret Imantu braukšanas stilu esot pozitīva. Zem zīmes pabrauc apukšā, tad policists aptur, viņš saka, kā te jūs tā, kā saka šitā te. Es saku, mums svētki šodien. Es, piemēram, pa Vecrīgu varu izbraukāt visu Vecrīgu zem zīmēm, un policists tikai tā pasmaida. Un, kad sunītis pasveicināja ķepu, kā saka, tad viņi ļoti priecīgi, var teikt. Bet ne jau, lai izvairītos no soda punktiem. Džipo pavada saimnieku izbraucienos pa pilsētu. Bez suņa Imants nespēr ne soli. Viņš tā kā saka, labākais draugs, pilnīgi visur līdz, un tā kā, ja cilvēks pierona pie suņiem vai ne, tad viņam ir, kā saka, ļoti grūti bez suni iztikt. Mums jau liekas, ka Imants un džipo ir dvēseles radinieki. Es viņu paņēmu rokā, es domāju, nē, tagad es tik viņu arī izlaistu no rokām. Ja man aiz muguras stāvētu ar šauteni, teiks, atdot suni. Ja nošaus, tad būtu jāatdod, tikai tad jā. Astoņgadīgās kaķu skaistules Pūkauses iepriekšējā saimniece īsi pirms Ziemassvētkiem aizgāja mūžībā, bet kaķenīte nonāca patvērsmē. Pūkausē ir ļoti mierīgs un maigs raksturs. Viņa gaida cilvēkus, pie kuriem pavadīt mierīgas vecumdienas, maļot dzirneviņas siltā dīvānā, piemērota ģimenei bez maziem bērniem. Raidījuma turpinājumā skatieties, kāpēc šobrīd komponists Raimons Tiguls par saviem mājas mīluļiem sauc stārķus. Hei, ķepu video konkurss ir noslēdzies. Paldies par jūsu iesūtītajiem video, kas lika mums visiem kopā smieties un brīnīties. Ar prieku jāsacina, ka jūsu iesūtītie video kļūst arvien interesantāki un smieklīgāki, un konkursu noteikti turpināsim arī nākamajā sezonā. Bet tagad mums jānoskaidro, kurš ir šīs sezonas uzvarētājs, kas saņems balvu planšetdatoru. Un mums palīgā šodien nāk iepriekšējā raidījuma varonis Āzis Kuzmičs, kurš izvēlēsies lapiņu, uz kuras rakstīts uzvarētāja vārds. Pasties, kas te ir? Izskatās, ka Kuzmičs vēl nav gatavs noskaidrot uzvarētāju, nervu skutinoša spriedze. Kuzmičs domā, kuru tu izdomāsi, tomēr to tu ņemsi, ja? Ai, kāds tu malacis esi. Redz, dabujām vaļā Kuzmiču. Tagad lasīsim, kas mums ir vinnētājos.
Ieva, Māliņa. Apsveicam Ievu Māliņu ar iegūto balvu planšetdatoru, bet rudens nāks ar jaunu konkursu un jaunu balvu. Tāpēc sūtiet mums savu mīluļu video arī vasarā uz info@ķepauzsirds.lv. Turam ķepu. Turam ķepu. Tev ir ķepa. Un turam ķepu. Jo, es tev pastāstīšu, pasties, kas pie mums ir ieradies ciemos. Ķepa uz sirds, un tu turi savu ķepu. Un jūs jau pabrokastojāt, jo mēs tagad brokastojam. Šāds skats psihoterapeites Ainas Pojušas ģimenē nav nekas neierasts. Pie brokastu galda Zāra ar saviem saimniekiem sēž ik rītu. Es jau lepojos, vai ne? Nu, es nelielos, es tikai pastāstīšu jums, ka tiešām tas ir pirmais sasniegums mūsu suņu dresūrā, pareizi, Zāra. Jo tu gribēji man sēdēt blakus, un man tāpat vien tas nevar būt, kaut kas ir jānopelna. Un tad es sāku teikt, jā, piesakies, liekam ķepu uz galda. Ir! Zāru Aina mīļi dēvē par savu dzīves līdzgaitnieci. Augustā apritēs tieši 5 gadi, kopš Zāra no patvērsmes pārcēlās uz dzīvi Ainas ģimenē. Gribējās izdarīt tādu labu darbu un, teiksim, dot mājas, nevis, kad mums vajag tā kā, es nezinu, kā aksesuāru to suni, bet vienkārši, tādai beznosacījuma mīlestībai, varētu tā teikt, un arī, izglābt to suņu likteni. Patvērsmē Zāra nonāca vēl būdama pavisam maziņa. Cilvēki, kas suņu meiteni bija noskatījuši pirms Ainas, paņēma to mājās, taču pēc neilga laika atkal atved atpakaļ uz patvērsmi. 3 gājieni ir bijuši tādi, kad viņai ir bijušas cerības. Tomēr dzīva būtnes suns, vai ne? Mums arī nepatīk, ka mūs met ārā no mājām. Aina ir pārliecināta, ka starp cilvēku un dzīvnieku likteņiem ir velkamas un arī vajag vilkt paralēles. Ja mēs to darītu, pamestu dzīvnieku uz pasaules būtu daudz mazāk. Cilvēks ir vērtība, cilvēka dzīve un dzīvība ir vērtība. Bet, ja tu nemāki to savu vērtību attaisnot, jo jebkurā jautājumā ir segums, ir frāze, es esmu cilvēks, man pienākās, vai ne? Suns nepateiks, es esmu suns, man pienākās mājas. Viņš var cerēt uz to, jo viņš sajūt to pašu, ko cilvēks. Es vēlos, lai man ir, ja jau mana dzīvība šeit ir, vai ne? Suns ir neaizsargātāks, viņš nevar pateikt stop, izņemot to, ka viņš rej vai kož. Bet tas ir normāls instinkts. Cilvēki arī rej un kož. Un tu iekāp trolejbusā un tu dzirdi rejošu skaņu, ka cilvēks cilvēkam uzrej, tikai lietojot tos vārdus, kas ir takas saprotam, vai ne? Vai tas ir krieviski vai latviski atkarībā no. Bet suns spēja tikai vienu skaņu izdot, lai aizstāvētu to, ka viņam arī ir biļeti šeit dzīvot. Runājot par Zāru, labas attiecības viņa gribēja izveidot arī ar mājas saimnieci Mori. Diemžēl ar to viņai tik labi nav veicies. More, kas ir jau princese šeit, un viņai ir 1. numurs, un līdz ar to mēs varam visi tikai viņai kalpot. Zāra ir ienācēji, un viņām nebija viegli izveidot tādu līdzās pastāvēšanas principu. It kā reizēm tas ir, bet reizēm tad, kad Morei, kas ir princese, kurai ir savas kaprīzes un savi dvēseles stāvokļi, viņi kā nosēžās, piemēram, tad vilciens nekur netiek. Un Zāra, kas ir 4 reizes lielāka par viņu, ir pilnīgi viņas varā. Man ar kaķi ir ļoti neatkarīgas attiecības, un ar suni man ir ļoti intīmas attiecības. Viss ir sadalīts, visam ir savu lietu kārtība. Jo es domāju, es arī esmu pietiekami neatkarīga. Tad es redzu līdzību tajā kaķī, bet es arī esmu cilvēks, kuram ļoti vajadzīgs ir siltums un tuvība. Un tad es esmu savā sunī, ja viņam iesojusies. Aina uzskata, ka suns var būt labākais antidepresants. Cilvēkiem iesaka, kuri saka, man ir tāda iztukšotības sajūta, atrod iespēju, ka tu kādam var kaut ko dot. Un tu sapratīsi, ka tev ir rezerves. Un tad, kad tu viņam dod, tu saņem atpakaļ to sajūtu, ir vērts dzīvot. Tas ir kaut kas tik vienkāršs, tik vienkāršs, kad vispār neprasās pat neko papildināt visā tajā.
Tad, kad man kādreiz arī ir kaut kāds liels krēņķis, es zinu, ka es viņu varu apskaut, un viņi man nolaizīs no matu galiņiem līdz papēžiem, un viņi runā man līdz. Viņai patīk arī runāt, no savā viņa dod tādas skaņas, ka vienkārši vai nu tas paliek smieklīgi, un tev pilnīgi izjūtas pārvēršās citā gammā, vai ne? Vai tu jūti vienu uzticamu draugu? Es esmu Aina Poiša, un man blakus mana vismīļākā dzīves līdzgaitniece Zāra. Un jūs, skatītāji, redzat šobrīd raidījumu Ķepa uz sirds. Šodien ķepa uz sirds viesojas Talsu novada komponista Raimonda Tigula dzimtas mājās Mūrnieki. Ciemos pie Raimonda šodien atbraukusi krustmeita Laura ar savu mazo četrkājaino draugu, bet Mūrniekos esam ieradušies ļoti neparastā laikā. Mājās, kurās vienmēr bijis kāds suns, šobrīd nav neviena rējēja. Pavisam nesen uz labākiem medību laukiem aizgāja Tigulu ģimenes mīlulis Dobermanis Bostons. Viņš bija tāds manu draugu liels mīlulis. Visi, kas pie manis brauca, tiešām to Bostonu bija iemīlējuši, jo viņš bija, viņš bija Dobermans un varbūt viņa izskats nedaudz biedēja un arī izmērs, bet viņam bija, viņš bija labsirdīgākais suns, laikam, kāds mums jebkad ir bijis. Šobrīd ir tāds brīdis, ka faktiski suņu vietā tagad mums ir tie divi stārķi, jo Bostonam, kas varbūt viņam tā īpaši nepatik, tie bija stārķi. Man, godīgi sakot, patīk tas skats no rīta, kad es šeit iznāku uz tās terasītes, tas parasti tur tos stārķus apskatos, un viņam, liekas, man arī pazīst. Šeit pat Raimonda darba istabā tapa arī skaņdarbs Dod dieviņu, kas pārsteidzoši uzreiz iekaroja dziesmu svētku dalībnieku un skatītāju sirdis. Sēžot pie klavierēm, redzot klausītāju milzīgo skaitu, koristus, Māris Sirmo diriģējot, kā pats komponists saka, horizonts saslēdzies ar vertikāli. Protams, ka tā sajūta ir vienkārši grandioza, un to nevar aprakstīt. Un tas ir tas impulss, ko tu tajā brīdī saņem gan no klausītājiem, gan no dziedātājiem. Tā ir tāda ļoti svarīga tāda ceļamaize nākošiem darbiem un tā atzinība. To tā nevar aprakstīt. Jā. Man varbūt es tā iedomājos, ja man tēvs to redzētu, tad būtu tāda iespaidīga. Šodien kopā ar Raimondu Tigulu paveiksim vēl kādu iespaidīgu darbu. Dodamies uz Talsu dzīvnieku patvērsmi un palīdzēsim kādam tur nonākušajam meklēt jaunas mājas. Skat kā uz brokastīm komponistu sagaida peļu junkuri. Tomēr par Raimonda krustmeitu kļūst suņu dāma Džeina. Tagad mēs dodamies uz Tiguļkalnu, kur šogad 3. reizi notiks ārpasaules mūzikas koncerts Tiguļkalnā, un sabrauks mani draugi un kopā muzicēsim. Un esam izveduši arī Džeinu pastaigā. Džeina Talsu patvērsmē nonāca pirms 2 gadiem, būdama stāvoklī. Kucēni ir jau atraduši jaunas mājas, bet Džeina tās vēl gaida. Ļoti mīlīga un mierīga, un šeit varētu būt ģimene pat ar maziem bērniem, kā mēs redzam, viņai arī patīk Laura, un tad diezgan ātri iedraudzējās.
Skatoties Džeinas uzticamajās acīs, komponists neviļus atminas Bostonu. Par suni ir jārūpējas visu viņa mūžu. Protams, ka suņi ir, teiksim, ļoti uzticīgi savam saimniekam, un arī mūsu Bostons vienmēr, kad es atbraucu mājās, viņš tur gar durvīm luncinās, un, godīgi sakot, es vēl tagad neesmu drusciņ tam ticis pāri, atbraucot mājās vēl vakarā, kaut kā vēl joprojām ir tā sajūta, ka kāds tur nograbināsies un sagaidīs tā suņa mīlestība, tas ir, tā ir līdz mūža galam, jā. Es esmu Raimonds Tiguls. Es esmu Laura Tigula. Un šī ir Džeina. Un jūs skatāties raidījumu Ķepu uz sirds. Mīļie skatītāji! Kopā ar jums esam aizvadījuši kārtējo sezonu, esam satikuši daudzus laimīgus un brīžiem tik neticamus stāstus gan Latvijā, gan ārpus tās. Bet pats galvenais – kopīgiem spēkiem atraduši mājas daudzām sirsniņām, kas uzticīgi gaidīja un beidzot sagaidīja savus īstos saimniekus. Paldies par jūsu mīlestību un daudzajām vēstulēm! Rakstiet mums arī turpmāk! Lai mums un jums skaista vasara, tiekamies jau atkal rudenī! Atā!